Čau, mani foršā kriptomāni un draugi un jaunie kripto entuziasti. Atkal ir laiks pienācis, kad kripto krīt no gaisa, un šoreiz kaut kas pilnīgi jauns, pilnīgi unikāls, ko pasniedz mūsu foršā birža Binance. Un gadījumā, ja tev vēl nav konts Binance biržā, tad to var iegūt pavisam vienkārši nākot un reģistrēties ar linku zem šī video. Kā reģistrēties, tas viss bez maksas, kā jūs zināt. Kā iegādāties jau pirmo kriptovalūtu, ir video linki zem šī video aprakstā, tāpēc nekautrējieties, dara to. Šodien gribu ar jums iepazīstināt tātad jauns launchpool, bet Toncoin. Ja, un jums liksies pagaid, bet Toncoin jau sen ir iznācis, jā, jo tieši tā. Parasti Binance listo tikai to, kas vēl iznāks, bet šajā gadījumā šis ir pilnīgi kaut kas cits. Un skatieties, cik tas ir interesants. Tātad, 56. pasākums pēc kārtas, kur kaut kāds tokens tiek iepazīstināts, starp citu, Binance ir pēdējā, gandrīz varētu teikt no biržām, kura Toncoin tā kā izliek listingā. Tur ir daudz dažādi iemesli, politiski, ekonomiski un tā tālāk, kāpēc, ja? Bet mums tas neinteresē. Mūs interesē to, kā mēs varam dabūt bez maksas tātad tokenus, kuri šobrīd biržā jau tirgojās, ja nemaldos, apmēram ap $7. Tūlīt apskatīsimies pie tirgiem. Tātad īstenībā šodien, ja jums kāds iedotu tonu vienkārši tāpat no gaisa, $7.07, paskatīs 11% pēdējo 24 stundās šis ir piekāpis. Vai nav super? Nu vispār paskatieties uz tirgu. Tas vispār ir kolosāli. Viss ir zaļš. Ja? Pēc iepriekšējās nedēļas sarkanās krituma, tad tā kā, wow, šis ir forši. Un tas ir forši, un tāpēc ir forši darboties kripto, tāpēc ne tikai nauda nāk no un krīt no gaisa, bet tieši tāpēc, ka, ja kaut kas notiek, viņi atkopjās diezgan ātri. Tātad kādas svarīgas lietas, tātad trīs burtiskas pazīmes, kas jums būs nepieciešams. Tad jūs varat iesteikot savu BNB, tātad launchpoolā, tu parādīšu, kā to izdarīt, vai arī FDUSD, tātad šī stabilā kriptovalūta, BNB ir tātad Binance monēta. Ja jūs baidieties no tirgus kustīguma vai tās saucamās volatilitātes, tad jūs varat iet FDUSD variantā, bet ja ne, tad BNB ir lieliska izvēle. Ja, ja atceraties vienāk, tad šajā pasākumā ir tā kā garantēts ienākums. Ja? Bet, protams, ja jūs izvēlaties kustīgās monētas kā BNB, tad šajā gadījumā jūsu risks ir saistīts ar to, ka pati monēta vai BNB var zaudēt savu vērtību kaut kādā brīdī. Ja? Un tad tas ir tas risks. Ja? Bet mūsu gadījumā ir tā, ka mēs akumulējam pēc iespējas vairāk BNB, mēs par to nestraucamies, tāpēc mēs izmantosim šo te variantu. Šeit ir otrs iemesls, kāpēc izmantot šo te BNB variantu. Redziet, kopējais tātad izdalāmo tokenu skaits, tiklīdz šis launchpool sāksies, būs 7,65 miljonu tonu monētas, iedomājieties, tik daudz, ja? Un 85% no tām būs piešķirts tieši tiem, kas iesteikos BNB. Savukārt tie, kas iesteikos FDUSD, tātad tie, kas baidās no riska, grib būt droši, viss kārtībā, ja? Jūs sadalīsiet 15% no šī te kopēja apjoma, tad 1,47 miljonus tonu. Ja? Tā kā šādā veidā. Kad viss sākās? Šonakt, 15. sākās un beigsies 3. septembrī. Šie cipariņi visi ir sadalīti. Bet kas šeit ir interesanti? Tātad interesants ir šī te jaunā sadaļa, kas saucās Super Earn. Ja? Un beidzot tātad lūk, šis te Super Earn Binance sāk domāt par tiem cilvēkiem, kuri grib tā kā akumulēt monētas ilgtermiņā un negrib viņus uzreiz pārdot. Tātad kas notiks? Pēc tā laika, kad principā monēta tiks nosacīta oficiāli palaista, ielistot un tā tālāk, jums ir iespēja atnākt šeit uz saņemtiem airdropos, saņemtajiem, piemēram, tonu monētās, viņas nepārdot uzreiz tirgu, bet atnākt šeit ielikt uz superprocentiem. Tātad rekurīti ir earn, un parastās likmes ir tādas, teiksim, ja viņas nav fiksētās, tad viņas ir, teiksim, zemākas, ja, teiksim, tur 2, tur 3%, 1% un tā tālāk. Tas ir gada procents, ja. Savukārt, ja mēs paskatāmies, piemēram, tonu, tad tajā brīdī jūs viņu, protams, arī varat šeit ielikt, ja, un saņemt gada procentu 2,85, bet pēc šī pasākuma būs kaut kāds super piedāvājums, super earn. Tas nozīmē, ka, lai motivētu jūs nepārdot, šeit būs kaut kāds uz fiksētā termiņa, uz fiksēto, šis ir flexible, tas ir tā kā, mainīgais termiņš, ja, bet droši vien, ka būs uz fiksētā termiņa, tātad piedāvājums, nezinu, tur 300% gadā, piemēram, ja, vai 500% gadā, ja, tā kā, lai cilvēki nepārdotu, ja, šo te monētu uzreiz, un tad, lai šo cenu nenogāst lejā. It sevišķi ņemot vērā, kad pats tokens jau ir biržā līdz to, lai, tā kā nemotivētu kaut kādā veidā šos te, vieglās naudas pelnītājus, kā šajā gadījumā varētu nosaukt, jo garantēts iznākums, ja, nodampo cenu. Lūk, tad gribēju vienkārši parādīt, kad vēl ir izdevums, ja jums ir BNB monēta.
Ja, tad jums ir BNB monēta, ja, launch pool drīzumā. Tas nozīmē, ka ieguldījumi BNB aktīvos, ja jums stāv BNB monēta, piemēram, jau ieslēgta šajos te, uz procentiem pasākumā, piemēram, 120 dienām, jā, tādā veidā, tad jums vispār par neuztraucās. Jums nav jānāk, jums nav pat jānāk šeit, kur tad, principā visi pārējie iet šeit uz launch poolu, ja, un spiež šo te pogu un ieguldītu tātad šo te monētu. Šobrīd BNB pools ir vaļā tikai, ja, tad būs droši vien FDUSD pools tiks pievienots pēc kaut kāda brīža, pēc kaut kāda laika, vienkārši dotajā brīdī var ieguldīt BNB. Bet ja jums ir BNB kontā, jums nav jānāk tik kaut kas jāiegulda. Brīdī, kad šis te sāksies, automātiski jūs sāksiet akumulēt šos te tonu monētas. Nu, tad tās ir akumulējušās, tad mēs vērojam, kurā brīdī tad būs šis te super earn pasākums pieejams. Ja? Kurā brīdī ir super earn pasākums pieejams, tad viss ir aprakstīts, kas tas ir super earn, un kā tas ies vaļā, un kā tas viss darbojās, ja? Un tā tālāk, kāpēc pārdot, kāpēc nepārdot, un kā to visu izdarīt. Ja? Jūs vienkārši tad atnākat uz šo te earn sadaļu. Ja? Jums ir šīs tonu monētas, tā kā, pēc šim 20 atpakaļ uzdienu maciņā, jūs atnākat, spiedās uz reklāmu netīšām, tad jūs atnākat šeit, sameklējat tonu, izvēlēties tonu. Šobrīd te ir tā kā flexible, tad droši vien būs kāds otrs plāns, ko jūs darīsiet, jūs spiedīsiet šeit uz subscribe, ja? Jums atvērsies tāds lodziņš, un tad attiecīgi, cik daudz jums tons būs kaut kādā makā no tādiem makiem, kur jums būs, ja? Jūs viņu varēsiet ielikt. Šobrīd te ir 2,8%, bet būs kaut kāds trakais, piemēram, tur 300 vai 500, ja? Un tā. Tā kā tas ir vēl viens tāds foršs pasākums, ko iepazīstināt Binance super earn saucās, ja? Un bez visu tā, tātad, ja jums vēl nav Binance konts, links ar visu bonusu reģistrāciju ir zem šī video. Jūs nākat reģistrēties, jums jāiziet KYC, tātad jāpasaka, kas jūs tāds esat. Tas viss ir bez maksas. Tālāk jūs nākat un nopērkat kripto monētas. Pirms jā, šajā gadījumā BNB vai FDUSD, ja jūs gribat būt stabils un pārliecināts par to, kas jums tālāk būs. Tādā gadījumā, ja jums vajag samainīt kādu, jūs nāk šeit, kur ir tirzniecība, maiņa, ja jūs varat šeit samainīt viņus vajadzīgs, ja, un tad nākt un atrast launch pool un šeit un akumulēt. Kamēr jūs esat šeit biržas kontā, neaizmirstiet par Megadrop. Megadrop ir pasākums, kas ir līdzīgs kā launch pools, bet tas darbojās jūsu mobilajā telefonā, jo mēs izmantojam tā kā Web3 maku, tas ir tā kā digitālais maks, kas ir saistīts ar Binance kontu jūsu. Tur arī šobrīd ir visādi pasākumi, kur faktiski kripto krīt no gaisa. Tur gan ir tie pasākumi, kur kripto monētas vēl nav iznākušas, ja, kurus mēs darām kaut kādas darbības, vācam kaut kādus punktus un akumulējam. Ja, tad, cik superīgi. Ja, man tiešām prieks, ka Binance kaut ko tādu ir izdarījis, jo parasti ir traks lietas, parasti tik līdz monēta iznāk, tā ir vesela čupa ar masticīgajiem, kas nav izpētījuši projektu, metās no monētas nost un tā. Bet par šo tonu man ļoti, ļoti liela interese par to. Principā es vienā laikā pats šeit kriptomānijā mēs akumulējām tonu lielos apjomos. Labi nopelnījām, tons bija 2, pēc tam uzkāp līdz pat $8, ja, tā kā viss bija baigi forši. Un šobrīd ir tā, ka šim te parādoties Binance, mums atkal deva tādu otro boostu vai pārliecību, ka hei, viss ir labi un viss ir pareizā virzienā. Tad šis pasākums notiks 20 dienas. Ja jūs ienākat šeit pirms drusku vēlāk, nezinu, tur rīt, parīt, nākamnedēļ vēl kaut kādi, ja, un šeit ir vēl laiks palicis līdz beigām, te gan rādās laiks līdz sākumam, bet te būs laiks līdz beigām. Viss kārtībā varat piedalīties. Jebkurā brīdī jūs savu BNB varat papildināt, jūs varat jebkurā brīdī viņu izņemt, tieši tāpat ar FDUSD, tā kā vispār nekādu raižu un tā. Vairāk par visu jūs varat atnākt šeit izlasīt, kur ir vietne, kur tehniskie dokumenti, tonu izpētes ziņojumi, detalizēti noteikumi, launch pool pamācība. Ja? Šis arī, principā, mazs foršs video, kas jums 2 minūtēs parāda, kā tad šis launch pools darbojas. Ja angliski nerunājat, tad šeit apakšā, protams, ir subtitri. Ja? Kā tas darbojas 2 minūtēs, tā kā arī šāds te viss pasākums. Ja? Bet lielākais uzsvars tātad šajā gadījumā uz Simple Earn, Super Earn pasākumu. Ja? Un, protams, visiem tiem, kas akumulē, kas hodlērē, kas tā kā tur ilgtermiņā kriptovalūtu, ja? Visi šie produkti ir priekš jums. Ja? Un tas ir tas, ko es jums tā kā arī iesaku darīt. Vairāk informācija par visu pārējo, kā akumulēt kriptovalūtas un visas pārējās lietas kriptomānija.lv jūs jau zinat. Ja? Mēs esam šeit priekš jums, lai palīdzētu, lai akumulētu, lai pavairotu, lai samazinātu riskus un visas pārējās lietas. Tāpēc, lai viss izdodās, ķeselējiet daudz tonu, ja, un pelniet super lielo procentu. Tā kā, lai visiem izdodas, lai visiem veicās, lai vairāk kripto nauda krīt no gaisa sērijā, atkal šis te viens. Paldies, ka jūs esat, tiekamies nākamajā.